Dzīvojamās zonas, tātad Garozas iela, tepat tās ir blakus CSDD, Ziepnieku kalns, un tātad pat dzīvojamām zonām vēl ir projām daudz cilvēku kļūdas. Un lielākā daļa eksāmena izbrauc ar kādu dzīvojamā zonu. Tātad jāsāk ar to, ka mums ir jāpamana zīme, ka mēs vispārībā iebraucam dzīvojamā zonā. Nākamā lieta jāpatur prātā, kad ir jābrauc 20 km/h un krustojums neatceļ dzīvojamo zonu. Tātad mēs atrodamies dzīvojamā zonā visu laiku, kamēr mēs neesam pabraukuši garam zīmei dzīvojamās zonas beigas. Kā arī, ja kāds riteņbraucējs vai arī gājējs izrāda vēlmu šķērsot brauktu, mums jāaptur automašīna un jādod ceļš. Vēl viena ļoti būtiska lieta, pa ko daudz piemirst, ka dzīvojamās zonās ir daudz vienādas nozīmes krustojumu. Arī šeit, ja es brauktu taisni, man būtu jāstās labā puse. Mēs brauksim pa labi šajā situācijā. Un uz šīs te ielas ir ļoti viltīgi divi vienādas nozīmes krustojumi, kurus cilvēki palaiž garām un nepaskatās. Tātad pietiek ar to, kad eksāmenā cilvēks pabrauc garām un nepaskatās to labo pusi, viņš jau dabūs rupu kļūdu par to, ka viņš nepārliecinās par drošību. Tātad, reku šeit būs pirmais vienāds nozīmes krustojums. Tātad jāstās vai no šejienes netuvojas klāt automašīnas, tātad šajā gadījumā viss ir ok. Braucam tālāk. Un šeit būs otrs vienāds nozīmes krustojums. Ja? Šeit rodas tāds sajūta, ka mēs esam uz baigi plats, svarīgi ceļi, bet mums nav ne galvenā ceļa zīmes, ne viņiem uzstādīti dodie ceļa zīme. Tā kā mums ir jāvērtē labā puse. Un tikai tad, ja viņi ir brīvi, mēs varam šķērsot krustojumu. Nu, re, kur ielas beigās arī ir vienāds nozīmes krustojums. Es griezīšos pa kreisi, atkal skatos labo pusi, viss ir droši un nogriežos pa kreisi. Tā kā neaizmirst par vienāds nozīmes krustojumiem dzīvojamā zonā.